Esiet sveicināti podkāstā ar karavīru. Ārā ir palicis silts laiciņš, saulains, bet Nacionālajos bruņotajos spēkos tas nozīmē, ka strauji tuvojas pieteikšanās termiņa noslēgums Valsts aizsardzības dienesta 2025. gada janvāra iesaukumam. Tie, kas dienē ādažos no pirmā iesaukuma, viņiem praktiski pat jau tultās dienests būs beidzies, bet tomēr arī šī gada janvārī 3 dažādās vienībās savu dienestu uzsāka jaunieši. Un pie mums arī ir no šīm te vienībām ciemos jaunieši no štāba bataljona, Zemesardzes 2. vidzemes brigādes un gaisa spēkiem. Kungi, jūs varētu ar sevi iepazīstināt mūsu skatītājus, klausītājus? Sveiki, esmu Latvijas valsts karavīrs Alvis Zilgo, esmu no vidzemes kājnieku spēkiem, dienēju Alūksnā. Jā, es esmu valsts aizsardzības dienesta karavīrs Patriks Mārtiņš Monhans, es esmu no CSI, man 20 gadi. Es esmu valsts aizsardzības dienesta karavīrs gaisa spēkos Uvis Biezais, man 21 gads. Jā. Tā, puiši, tāds neliels intro jautājums, lai mēs viens ar otru aprodam. Sāksim ar tādu nelielu iesildušu jautājumu. Kā jūs jūtaties? Ārā forša saulīte spīd, jūs esat atsaukti šeit pie mums parunāties. Arī vada karavīriem vispār ir iespēja vairāk kārtīgi nokļūt pie mikrofoniem un kameru priekšā. Šī ir jūsu pirmā reize, vai ne? Mikrofonu priekšā man personīgi nav bijis pirmā reize. Mēs štāba bataljonā arī organizējam mūsu podcastiņu, tāpēc ir noteikti nav pirmā reize, jā. Puiši? Mums Alūksnā arī, respektīvi, bieži vien sanāk, neteiksim, ka bieži, bet sanāk, ka pa laikam kāds atbrauc ciemos, kā nekā interesēja viņiem laikam. Un tad sanāk pie mikrofona parunāt, pie kamerām parunāt. Tā kā, jau pamazām jūtu, ka šitais jau sāk ieieties tā kā mazliet ikdienā iekšā. Mani sanāca pirms tam vienā podkāstā būt skolas, bet es jau no pirmās dienas dienestā iepazinos to, kad bija LTV intervija, un viņi bija ļoti pamatīgi sagraizīti. Un nebija tas, ko es teicu, tikai kādas 5 sekundes, bet diezgan interesanti runāt mikrofonu. Šeit es varu apsolīt, ka 5 sekundes noteikti nebūs. Kāda mums būs tā saruna, tāda mums būs, un mēs viņu liksim iekšā. Kā jūs minēju, jūs esat 2. iesaukuma karavīri Valsts aizsardzības dienestam, un jūs uzsākāt savu dienestu šī gada janvārī, ja? Tā es pareizi saprotu, vai? Tieši tā. Tieši tā. Cik tālu jūs esat nonākuši savās dienesta gaitās? Šobrīd vēl norisinās pamata apmācība, vai jau jūs sākat apgūt specialitātes un integrēties vienībās? Man personīgi Alūksnā pamata apmācības jau ir beigušās, jau mēs sākam vairāk pievērsties specialitātēm, respektīvi pēc pamata apmācībām nesen pabeidzām ādažos ložmetāju kursu. Pēc ložmetāju kursu uzsākām six-wheeler kursu, respektīvi tas ir 6x6 kvadrcikli, un tālāk dodamies tikai uz priekšu tuliņu. Priekšā mums jau ir lauku kauju iemaņa bloks, un drīz sāksies jaunas specialitātes, jaunas iemaņas un vispārējais. Jā, mēs šeit štāba bataljonā arī esam, visi pabeiguši palielinām arī pamatamācību, bet man ir tā privilēģija, kad es iesāku un tūlīt jau nobeigšu sakaru kursu, un tālāk jau visiem pārējiem iet ložmetē arī, un arī pēc tam tālāk arī būs tas, kas būs. Un mums Lielvārdē arī ir beidzies pamatapmācības kurs, un mums tagad jau ir sadalīti, ir cilvēki, kas ir aizgājuši mācīties ar droniem. Un lielākai daļai šobrīd notiek RBS kurs, tas ir pretgaisa aizsardzības kurs, un mums vēl, mēs tiksim gan jau dalīti, bet pagaidām mums jāaiziet RBS kurs. Tas būtu tas, ko mēs ejam, kas ir pretgaisa aizsardzības galvenais, tā kā maizīt. Un, protams, arī ieroču apmācība, kur ir vajadzīga vienībās, tie paši ložmetēji, un jā. Atgriezīsimies pie paša sākuma. Vai atcerieties to pirmo dienu, kad jūs ieradāties šeit, NBS rekrutēšanas un atlases centrā, kad jūs visus piereģistrējat, jums līdzi somas, jūs tultās dosieties? Kādas bija tās sajūtas? Jūs atcerieties to vēl? Protams, pirmā reize, kad ieradāmies šeit, bija uztraukums tādēļ, kad šo brīdi gaidījām jau diezgan ilgi. Tad nezināju, kas te visā gaidīs. Tas ieiet iekšā tajā zālē, tas uztraukums, redzēt tos visus cilvēkus, kad īsti saprot, ka viss beidzot šis ir pienācis, šis ir sācies.
Protams, tālāk mums sadalīja šeit pa nodaļām un devāmies uz Alūksni. Teiksim, ka tieši pārbrauciens no šejienes līdz Alūksnei bija tas visvairāk satraucošākais. Jo tu saproti, ka tie ved uz vietu, kur tu tagad turpmāk pavadīsi savus atlikušos mēnešus. Bet izkāpjot ārā Alūksnē, tad bija tā kā vairāk nevis jau vairs uztraukums, stress, bet tā izbrīna, tā kā, kas tagad būs, kā notiks lietas, bet ar to visu ļoti ātri un viegli varēja tikt galā, un viss bija kārtībā. Super, to ir reāli prieks dzirdēt. Kā pārējiem pušiem? Man pirmā diena bija, likās, ka jauns dzīves sākums, tāpēc, ka es vēl iepriekšējā dienā aizgāju uz treniņu, viss bija pa vecām. Paziņoju daudziem cilvēkiem, ka man ir jāiet uz dienestu. Bet tā diena man palika prātā ar to, ka mēs atbraucām uz šejieni, aizbraucām uz Ādažiem, un tad mēs nonācām Lielvārdē. Pilnībā jauna vieta. Labi, ka bija skaists laiks, bija sniegs sasniedzis, bet likās, ka esam nekurienes vidū, redzējām lidlauku un tiešām tāds wow. Un pa lielam ar domu aprast, ka tagad ir sācies kaut kas jauns. Tāda doma tikai parādījās kādā 2., 3. dienā, jo no sākuma smaidīgs atbrauc. Kaut kas jauns būs, jauna rutīna, viss savādāk. Mums iedeva drēbes, mums jau pirmajā dienā bija ekipējuma pārbauda. Nesaproti, kas ir šitas, jābūt tam tev 15 sekundes laika, lai saprastu, nomarķētu savu ekipējumu. Un jā, diezgan interesanti, tāda haotiska nedaudz, bet gara diena. Diezgan vēl aizgājām gulēt, un man liekas, odziņa saldējumam pa virsu bija tas, kad tajā pašā vakarā mēs arī kazarmās uztaisījām frizieru apmeklējumu. Tas ir visiem bija skaisti, noskūta galviņa. Tas, man liekas, tas varētu būt grūtākais, kas bija jāizdara, jo pierast pie jaunās frizūras un jaunā izskata bija grūti, jo arī pirmā nedēļa gāja pierast pie gariem matiem, un tu visu laiku kārto kaut ko uz galvas, bet tev tur nav ko kārtot. Bet, jā, kaut kā tā interesanti. Jā, dzirdot arī, ko saka, tieši tas pats arī mums, sākot no pat skūda galviņai līdz pat mārķējot visu ekipējumu. Palielam arī tas pats arī ir, kad pirmā diena tās uztraukumiņš, bet uzreiz jau ejot, uzreiz jau vieglāk paliek tam visam. Tā kā jā, interesanti, kura gadījumā pirmajā dienā bija. Jūs varētu varbūt paskaidrot mūsu klausītājiem, skatītājiem, ko nozīmē marķēt ekipējumu? Respektīvi, tas ir katram karavīram. Mēs vismaz atnācām uz speciālu vietu, un mums iedeva visu ekipējumu, kas ir mums vajadzīgs. Tas ir sākot no izdzīvošana mežā līdz pat valkājot šo pašu frencīti, kas mums te ir. Un, lai par tik, cik visiem ir vienāds, lai atpazīstu savējo ekipējumu, mums ir jānomērķē tas. Ja, piemēram, mēs pazaudējam, kuram šis ekipējums, nezinām. Tāpēc arī mēs nomērķējam to visu. Atvieglo mūsu dzīvību. Tā varētu būt. Jā. Un marķējot ekipējumu jau pirmajā dienā bija tas, kad mēs bijām diezgan šaurā telpā. Viss ir izgāsts uz rolmata. Tas ir jogas paklājiņš, jo es no sākuma domāju, ka tas ir jogas paklājiņš, bet tagad jau viņi sauc par rolmatu. Cilvēki, man draugi, kad es saku rolmats, viņi nesaprot, ko es domāju. Un problēmas sākās jau pirmajā dienā, kad sagāž mantas, kāds pat tuvu sagājas ar citu, jau sajūg kaut kas, un tad jau pirmajā vakarā bija skriešana, kas, kuram mans mantas, un tādā garā. Es tieši gribēju teikt, tur jau noteikti marķējot, jau ir pirmais pārbaudījums nesajaukt, pirms tas vispār nomarķēs to ekipējumu. Vietas ir, cik ir, mēs tur bijām ļoti daudz cilvēku rindiņā. Okay. Kā vispār bija pierasti pie militārās dzīves, pie tās dienas kārtības? Konkrēta disciplīna, konkrēta dienas kārtība. Tas ir kaut kas pilnīgi tomēr cits taču. Mums Alūksnē bija diezgan viegli to visu pierast tādā, ka tur tā sistēma, es teikšu, tā kā mazliet ir pieslīpēta, tā likās, tu aiziet uzreiz nospiež to visu mastu virsū, visu tev apmēram līdz rītdienai tas viss ir jāievēro. Tu pamazām pierot, tu katru dienu aizvien vairāk kaut ko pieliek klāt, un tad, respektīvi, ir pagājusi jau kāda nedēļa, un tu jau pats jūti, ka tu jau to disciplīnu esi jau automātiski pieņēmis. Un līdz ar to tālāk viņu noturēt ir aizvien vieglāk, un ar katru dienu aizvien vairāk viņu uzlabo. Un... Tas jau tā kā asinīs bez mazliet. Jā, apmēram tā kā pēc kāda laiciņa, liekas, ka to jau tas viss asinīs, jau viss automātiski notiek.
Piemēram, arī pirms es iestājos valstsveicības dienestā, bija grūtības piecelties 6 no rīta. Teikšu godīgi, tiešām bija grūtības, bet nedēļa, 2 jau pagāja, esot valstsveicības dienestā, tur mierīgi kā ceļās, tā viss sāk darīt. Piemēram, mums ikdiena sākās 6 no rīta un 6:10 jau jābūt gatavam rīta rosmē. Un viss šitā disciplīna un pieredzināt sevi tam visam nebija tik grūti, bet interesanti. Arī pirmā nedēļa interesanti. Tagad celsimies visu laiku 6 no rīta un skriesim rīta rosmē. Vai varat arī ieskicēt, kāda tad ir jūsu, piemēram, viena diena no valsts aizsardzības dienesta karavīra dzīvē? Kā tā rutīna? Lūk, 6 no rīta ceļamies, pēc tam ir rīta rosme, kas pēc tam seko? Ja mēs atgriežamies šobrīd mazliet atpakaļ pie pamatapmācībām, tad, kā jau kolēģi teica, tu 6 no rīta mosties, tev ir 10 minūtes laika, lai tu paspētu uzlikt sporta tērpu un būt ārā. Šobrīd tā izklausās, ka 10 minūtes kā to paspēti, bet reāli to var izdarīt 4 minūtēs un vēl pamēģināt apskatīties kāds laiciņš ārā. Protams, izēja ārā, izskrien to savus aplīšus, pavingro, izstiepies, lai tu kārtīgi esi pamodies, tad atkal dodies atpakaļ savā rotā. Saklāja gultiņas, rīta higiēna, brokastis, un tālāk, respektīvi, jau pēc visu izšķir dienas plāns, kas tev ir paredzēts. Vai tu sēdēsi klasē, mācīsies lietas no teorijas, vai dosies ārā lauka kauju visus ieņemaņas, ņemsies, apgūsi ieroču apmācības. Viss atkarīgs jau tālākais pēc rīta rosmes ir no tā, kā ir sadalīta tava diena pēc plāna. Jā, mums tā ikdiena vienmēr mainījās. Tik izņemot, visa ikdiena bija vienāda no 6 līdz pat 8:30. Tas, kas notika no 8:30 līdz pat +/-5, tas bija atkarīgs no, ko mēs tajā brīdī mācāmies, vai mēs darīsim to un tā tālāk. Un tad uzreiz 10. mēs ejam gulēt. Tas ir tā kā noteikti. Ir bijuši arī incidenti, kad daži negrib 10. iet gulēt. Mēs visi, tā teikt, rota ceļās. Un tad pasaka, piemēram, ja neiesiet gulēt, tad izdomāsim, kā varam to safiksot. Bet nav arī grūti tomēr labi celties 6 no rīta, var pierast, visi uz darbiem arī ceļas civilajā dzīvē un tam līdzīgi, bet 10. aiziet gulēt. Es zinu pēc sevīm. Citreiz es varu aiziet 9 gulēt, ja es esmu kaut ko tādu ļoti aktīvu darījusi. Citreiz man pat pusnaktī miegs nenāk vēl aizvien. Kā jūs pierodat aiziet tā tiešām 10. gulēt? Tieši pamata apmācības tagad sāks, tur tie ciemas iekšā armijas vidē, militārā vide. Tas 10:00 man arī likās, kā es aiziešu gulēt, bet kad tu esi jau no 6 rītā rītros un visu laiku kaut kādas aktivitātes, sporta nodarbības, dažreiz pat ātrāk gribas iet gulēt, un tu vēl nevari iet līdz gultā iekšā. Bet tas ir atkarīgs arī no cilvēka, tāpēc, kad ir tā, ka tu noguli 8 stundas, un tu jūties, es visu izdarīju pēc režīma, bet tu jūties sliktāk nekā, ja tu 7 stundas noguli. Tas bija tāds lielāks jautājums man. Bet kopumā tagad ir grūtāk aiziet 10. gulēt, tāpēc, ka tā diena ir vairāk jau. Mums beidzies pamata apmācības periods, un mums ir 9 līdz 5 darba diena, un tad ir uztais treniņu vakarā vai kas, bet daudz grūtāk aiziet 10. 11. gulēt. Papildināt, es esmu viens no cilvēkiem, kur 8 stundas negribas tur gulēt, tāpēc tur ir tā māksla neiziet gulēt vai kaut kā citādāk to paslēpt, kad kaprāji, piemēram, iet mums garām istabiņām to, kad, piemēram, negribās iet gulēt 10:00, tad es, piemēram, man acis jau aiziet 10:30. Un tur ir tā visa maģija, kā to visu paslēpt, lai neredz citu kaprāti, tikai nesaka maniem kaprātiem šidotē, viņi būs noteikti dusmīgi. Tas tā, ka mēs pēc tam palaidīsim šo YouTube, Spotify, tikai nesaka kaprātiem. Kas ir foršākais vai, teiksim tā, interesantākais, kas līdz šim ir dienas laikā piedzīvots? Man pašlaik interesantākais, kas ir piedzīvots, es teiktu, ka tas ir bijis 5 dienu mežs. Dzīvošana mežā, tā kā ja man šobrīd būtu konkrēti jāpasaka, kas no tā visa bija pats interesantākais, tas būtu diezgan grūti, bet tās sajūtas piedzīvoti, ka tu tajā mežā esi, tu respektīvi
10 ej gulēti, tam tā vajadzētu būt. Bet no 10 līdz 6 rītā, kad tev ir jāceļas, tev ir 1 stunda jāpavada pie ugunskura, kas ir atrunāts savās biovakos mājiņās, kurās mēs guļam 2 stundas apkārt, jāsteigā perimetram sargāti posteni. Un tālāk vēl nakts laikā tev ir trauksmes uzbrukumi, no kuriem ir jāatšaujas. Tas var ievilkties līdz pat 2 stundām. Un tā interesantākā sajūta no šī viss ir tas, ka tu no rīta neizgulējies, tāds pamosties, bet turpini iet darīt uzdevumus un tā kā saproti. Tas viss tā kā tobrīd liekas tik ļoti realitāte ir pielīdzināts, ka tu centies funkcionēt, piespiest sevi loģiski domāt, loģiskas darbības veikti. Un tās 5 dienas šādā ritmā bija ļoti interesants piedzīvojums. Visinteresantākais noteikti tā ir pamatamācība, tas standartiņš, tā ir maizīte. Bet visinteresantākais ir sākot no 2. līmeņa, ka to jau visu dara praktiski vairāk, un tu nesēdi, piemēram, klasē, tur pierakstīji informāciju un svarīgas lietas, protams, bet kad esi tajā mežā, kad tev ir tas, to, ko tu esi iemācījies klasē, to arī pielieto tagad uz piemēram, tajā pašā mežā. Personīgi man visinteresantākais, kas ir bijis, tā ir arī lauku kaujas iemaņas, bet nevis ar salūtu munīciju, kur tikai skaņa ir, bet mēs to arī darījām ar kaujas munīciju, ka mēs gājām lauku kaujas iemaņās uz priekšu, uz norādītu mērķi, un mēs kā komanda visi sadarbojāmies, un to es noteikti atcerēšos visu savu mūžu, tā kā tas bija ļoti iespaidīgi. Tā bija viena no daudzām lietām, kas notika. Es domāju, es iešu ar vieglāku variantu. Es teikšu, man visinteresantāk likās šaut. No sākuma bija tā, kad iedod ieroci. Esmu rīdznieks, pilsētnieks, neesmu bijis medībās, kas un kā no tādas rokas trīcis, nesaprotu, kas notiek. Tev ir jāmāk izjaukt, salikt detaļas, iemācīties arī tavs sitienu. No sākuma pirmās šaušanas bija tādas, kad pirmo reizi izšauju, kas un kā, bet tagad es lielāko prieku pakniedāt nedaudz. Man atļaut kādu šautu aiziet. Vienīgi tas, ka ierocis pēc tam jātīra, bet tas jau pieder pie lietas. Bet vēl interesanti mums bija, es domāju, interesantākais 10 dienu mežā. Mēs bijām Ventspilī pie jūras, skaists laiks. Dabūjām arī sniegu marta beigās. Un tad, kad mēs gājām uzdevumā 3 dienas somām, izvietot pozīciju, slēpt, lauku kaujas iemaņas. Tas bija tāds interesants moments, kad tev visu nakti jāpavada dežūrā. Tev, ne visa nakts, bet tu guli pončo, un interesants gadījums. Bija saulains laiks Ventspilī pa dienu, un es saulesbrillēm bet aizsargbrillēm uzliku saulesbrīļu stikliņus. Un man viņi bija palikuši arī naktī. Un sākās trauksme. Man bija tā, ka mēs aizsējām pozīcijās un jāvēro, kur ir mērķis, un to tām saulesbrillēm neko neredz. Tā man bija tā interesanti. Naktī ar saulesbrillēm, why not? Teiksim tā. Mēs, es domāju, varētu stundu runāt no vietas par to, kas interesants notika, jo tiešām pamatnāmācība, tas man pašam pietrūks pamatnāmācība, es vēlētos vēlreiz viņu izvērt, viņa nav tik forši bija. Varbūt mēs to varam norganizēt, mēs piezīmēsim uz to bataljonu tavai vienībai. Varbūt ir kaut kas tāds, kas jūs izbrīdīja atnākot uz dienas, ko jūs nebijāt gaidījuši, ka tā noteikti, labi. Protams, daudz kas bija noteikti jauns un interesants, un tā pati šaušana lūkuvim, bet jā, varbūt ir kaut kas tāds, par ko jūs bijat pilnībā pārliecināti, ka tā varētu būt vai nebūt. Es personīgi tāds izbrīnīts nebiju, jo es vairāk biju tāds nobijies no tā, kas mani sagaidīs. Es biju sevi tā kā noskaņojis mazliet uz to tā kā trakāko, kas tagad būs. Bet, ja ierodoties tieši savās dienas vietās, viss kļuva tikai aizvien labāk. Nebija tāda izbrīnas par kādām lietām. Viss gāja tieši tā kā vajadzētu. Man personīgi mans būdams, tad, kad es saskatījos amerikāņu filmas, kur armijā tā un tā varētu notikties, tad man arī bija tās uztraukumiņš mazliet, bet ātri tas tika novērsts. Nebija tik traki, kā, piemēram, tajās filmās rādīja. Jā.
grūti atcerēties tā, kas tāds likās interesants. Es domāju, ka pilnībā viss, jo sākot jau ar dienas sākumu, kad aizvedu uz turienu, bāzē katru dienu kaut kas jauns. Es domāju, interesantākais tās iemaņas, tādas, ko es nebūtu domājis, kas ir, piemēram, ka tu esi mežā, kad tā arī var izdarīt, ka arī tāds lielākais vēl ir īstenībā ar 3 dienas somu, visu ekipējumu, cik daudz karavīrs var panest. Tā kā tīri atrodoties mežā viens pats vai paņemot arī savu uzturdevu līdzi, ka diezgan droši var justies mežā. Tagad ir iegūts jaunas iemaņas, tas jau vien noderēs tālākai dzīvei, bet vai jūs redzat sevī izmaiņas par šiem dažiem mēnešiem, kopš esat dienestā? Neskaitot praktiskas zināšanas par meža dzīvi un teiksim tā. Disciplīna, tas ir noteikti. Un darīt visu, arī darīt lietas, kas ko negribas darīt, tas ir arī topā, piemēram, man. Ir lietas, ko negribas darīt, bet ir tās viņas jādara. Es domāju, mēs šeit visi no vienbalsīgi atbildēsim, ka tā noteikti ir disciplīna, ko tu iemācies armijā. Un, respektīvi, izejot pēc tam ārpusē civilajā dzīvē, kā mēs to saucam, tu esi iemācījies, kā sakārtot savu laiku, kā darīt lietas. Tev nav vairāk tās brīdis, ka tu kaut ko atliec. Respektīvi, tu saplāno savu dienu tik pilnvērtīgi, un tu vienmēr aizies, visu izdari, un vakarā esi priecīgs par to, un tu saproti, ka šis viss nāk tieši no tās disciplīnas, ko tu apgūsti militārajā dienestā. Jā, man tieši vēl viena lieta, ko man pateica tiešais priekšnieks, kaprāls. Tu teici, esi laika menedžers, lai tu vadītu laiku, nevis laiks vada tev. Tas ļoti labi man iesēdies līdz pat šim. Esot dienestā, es esmu diezgan ļoti pārdomājis savu dzīvi. Es skatos uz lietām daudz savādāk. Un tieši pamatapmācības, ko laikā bija tā, kad tikām beidzot mājās, un es sapratu to, ka civilās dzīves problēmas, pēc tā, ko es esmu pieredzējis, nav jēga iespringt. Tā kā daudz mazāks stress vispār. Visu brīvi var izdarīt. Un to, ko jau minēja arī tas, kad iemācīja vislabāk tam, ka jābūt elastīgam dzīvē. Arī ikdienas jāmāk pielāgoties situācijām. Un, es domāju, ka tiešām pārdomāt dzīves ne jēgu, bet tā kā vērtību, tā kā savādākas vērtības parādījušās un domāšanas veids. Un uz lietām civilajā dzīvē skatos daudz savādāk un pieeja daudz savādāk. Mēs šādi jautājumu esam uzdevuši arī Valsts aizsardzības dienas karavīriem, kuri pašlaik vēl ir Ādažu militārajā bāzē dienā. Viņiem laikam bija top vārds, ka viņi jūtas vīrišķīgāki. Un šādas izmaiņas sajūt jums laikam tad ir disciplīna un šīs vērtības. Mēs varētu sākt vākt šādas katra iesaukuma topu, kā tad viņi jūtas, kas ir mainījies. Jūs minējāt, ka bija mežā, jābūt vairākas dienas. Bet vēl viena tāda, varētu teikt, nedaudz ekstrēmāka varbūt apmācība ir šī tā saucamā kolda apmācība. Varat pastāstīt nedaudz par to, vai jums tāda vienībā ir bijusi un ar ko jūs tur saskārāties? Personīgi kolda apmācība man šķiet, negribu samelot, bet bija jau 3. nedēļā, kas bija tas, ar ko tur nācās saskārties. Respektīvi, tev ir mazā teorija par to, kas vispār ir kolda apmācība, kā uzvesties, kā rīkoties ar savu ekipējumu. Un tieši tobrīd arī paveicās, kad bija ārā ziema. Mēs respektīvi gājām. Un tu iemācies, kā rīkoties ar to apģērbu, kas tev ir, kā izdzīvot naktī. Pieņemsim, tev ir soma virsū, tu skrien pa sniegu, tas ir viss pilnīgi izmircis. Tu izliec cauri peļķēm ar visu 3 dienu somu. Pēc tam tu aizēji uz konkrētu vietu, tad pieņemsim naktsmītni, sauksim tā. Un tev visa forma, visa apģērbs, kas ir visur, ir pilnīgi slapšs. Tev ir vairs palicis tikai viens rezerves komplekts, ko vilkt virsū. Un tieši tajās kolda apmācībās tu iemācies, kā ar viņu izdzīvoti. Trakākais, kas bija no tās kolda apmācības, bija tas, ka lai tu naktī varētu normāli gulēt un atjaunoties, tu novelc mitrās drēbes, uzvelc sausās ielienas, guļam maisā, viss ir lieliski.
Bet no rīta celties augšā, ārā sniegs līdz ceļgaliem un vēl tās drēbes pa pusē sasalušas vēl atpakaļ virsū. Nu, ir tas interesantākais. Jā, lai paskaidrotu mazliet vairāk, lai to tajā brīdī, kad tev nākamā diena jau ir priekšā, tev nevis jāvelk tās sausās drēbes, bet tās slapjās drēbes, lai tev vienkārši būtu viens komplektiņš vismaz silts, lai tu zinātu, ka tu naktī aizejot, tev būs siltas drēbes. Ir nērti, ir augsti, bet pēc laika, kad jau paskrien kaut kādu maršu vai 3 km, tad jau siltāk paliek. Tā kā viss ok. Mums ar kolda apmācību bija tā, ka mums arī bija pirms tam teorija, kas vispār tas ir, kas un kā. Bet tieši par to, ka arī, ja tev ir slapjas drēbes, tu viņus var izžāvēt, uzvelkot ar savu ķermeņa siltumu. Bet mums tā kolda diena bija tāda, kad mums ir visas 3 dienas sakrāmētas. Iepriekšējā dienā mēs krāmējām pareizi, izmantojot maisus, lai tev nepaliek slapjas mantas. Somas bija sakrāmētas, mums pasaka, tagad saģērbieties. Pirmo reizi izmantojām arī sejas maskēšanas krēmu. Esam izgājuši ārā, sākam maršu iet. Sākas pirmais etaps, mēs laukam lienam pāri līšus, visi esam slapi. Un tas arī bija daudziem sitiens, teiksim, zem jostas vietas, tāpēc, kad neviens nezināja, ko mēs darīsim. Un daudziem ir pierakstu blociņi, parastie vēl papīri, nevis ūdens izturīgie, citi pieraksti līdzi. Rāpojam pāri laukam, visi jau slapji esam, rokas salst. Tad mēs turpinam iet, redzam āliņģis. Jālic āliņģi iekšā. Bet tajā brīdī likās jau, ka tas āliņģis ieliks, izlīdīs, viss būs kārtībā. Tur viss pārģērbs siltajās drēbēs, sausajās drēbēs. Tas tika izdarīts. Tur ļoti daudziem mantas palika slāpjas, tāpēc, ka ne visiem bija kārtīgi sapakots, kas un kā. Bet tā odziņa arī šim kola testam bija tāda, ka tu esi saģērbies sauss, mēs ejam gulēt, pat aizmiegam, silti, viss kārtībā. Un tad ir bam, signāls, slapjās drēbes virsū, pilnīgi neko nesaprot, kas notiek. Ir sevišķi pēc ikdienas civilās dzīves, tas vēl mums notika vienā no pirmajām nedēļām. Tas likās tāds, ka to izdarīt, atbrauc atpakaļ uz kazarmām, atnāc atpakaļ uz kazarmām. Tad bija tāds, jā, es to izdarīju, nebija tik traki, vienkārši tad arī dienestā ir tā, ka ir jāsaprot, ka vieglāk ir, ja tu izslēdz smadzenes un izdara tas, kas tev jāizdara, un nedomā par to, ka man ir augsti, un nevajag liekas domas galvā, un vienkārši jāizslēdz tiešām galvu, jo saņemties ielikt āliņģī, es nekad dzīvē nebiju lietas āliņģī arī, bet, smuki ielicis, tas ir vēl video, diezgan es paslīdēju lecot, un tā smieklīgi sanāca, bet neko. Vēl viens ķeksīts ir dzīves izdarītās lietas sarakstā, jā. Ielikt tāliņģī, tur ir jābūt, vai jāatslēdz smadzenes, kā tu teici, vai tur ir jābūt tādam gribas spēkam, motivācijai. Bet, labi, nebūsim naivi. Noteikti ir brīži, kad ir nenormāls nogurums, kad, var teikt, esat normāli izbesīti. Es neticu, ka visi ir baigi forši un jūs visu laiku ar smaidējat. Bet kā tādos brīžos jūs saņemat sevi rokās? Jūs guļat, ēdat, pastaigājaties, varbūt par spīti nogurumam atrodat enerģiju un ejat pasportot, jo noteikti, ka ir brīži, kad ir nenormāls nogurums jums bijis. Mēs rotā esam tādi diezgan saliedēti. Un, ja tev pazūd motivācija, tev vienmēr atradīsies no malas kāds, kurš atnāks pavilks tevi līdz uz kādām aktivitātēm. Līdz ar to tā motivācija vienkārši pati no sevis parādās. Nevarētu teikt, ka viņa reizēm pazūd un ir grūti viņu atrast, un viņa kaut kur būtu ļoti jāmeklē. Galvenais ir vienmēr pavilkties kādam līdzi aktīvākam, un viņa parādās pati no sevis. Un tieši pretēji radīt to iedrosinājumu un radīt to vidi, kur cilvēkam iziet cauri bez, piemēram, tam pašam āliņģim, bez nekādām problēmām, lai viņš vienkārši, kā es teicu iepriekš, nevis domā par to, būs tagad augsts, tagad būs varbūt kaut kas, bet vienkārši, lai viņš izslēdz tās smadzenes, vienkārši to izdara. Tas tā arī tā, jā. Mums vismaz, kā man ir bijis, un kad ir tāda pilnīgs nobasies un nav motivācija neko darīt, manuprāt, diezgan interesanti un varbūt arī saliedējoši tā, kad viens otram pasaka kādu skarbāku vārdu.
Bet dienas beigās tas, man liekas, mūs saliedēs tik ļoti kopā viss, kad ejot, laikam uz priekšu, tur kaut kā tiecam pāri. Nu, es personīgi ir arī citi cilvēki, kas mēģina, kad ir pavisam slikti kaut kas notiek, nav spēka nevienam censties jokot, kaut kādas jokas šaut, lai arī cik nesmieklīgi viņi būtu, bet vismaz kaut kā sadabūt to atpakaļ motivāciju kaut kā. Jā, bet ir tādi brīži, kad tiešām rokas nolaiž, tev tur ir sevišķi pamata apmācībā, kad tev var atrast, kur piesieties no jebkurā. Ja ir slikts garstāvoklis, tad atradīs, kur tev piesieties. Un tas arī tas, kas, manuprāt, trenē ļoti labi, kad pierodi pie spiediena. Un arī jāsaprot, ka tev atradīs kaut ko sliktu, lai tu to izlabotu. Un, jā, tas tiešām, kā jau es atkal teikšu, tev jāizslēdz smadzenes un jāiet uz priekšu. Tas, man liekas, tas, kas norūda, kad tie ir tie vājumi brīži, ka tev jātiek tam pāri. Jā. Vājuma brīžos ir jāatrod motivācija, jāatrod arī enerģija tomēr, lai atrastu vispār šo motivāciju. Un tā ir sagadījies, ka, lai gan mēs šo podkāstu epizodi izlaidīsim nākamnedēļ pēc 4. maija brīvības svētkiem, šodien ir 3. maijs, kad notiek ieraksts. Un tā ir sagadījies, ka pie mums ir ciemos vārda dienas gaviļnieks, un mēs nevarējām aizlaist prom tev bez tāda enerģijas lādiņa, bet mums arī patīk šeit pajokot, un, teiksim tā, tu varēsi izlozēt savu dāvanu. Taisi vaļā, nosauc cipariņu. Es saprotu, tas ir 4. Jā, tas ir 4. Mans kolēģis varētu iedot tādu enerģijas devu tev. Paldies. Tad daudz laimes vārdienā. Paldies. Tā kā tieši šis tāds veselīgais enerģijas devu. Mums bija vēl kaut kas tur arī neveselīgāk enerģijas devu, bet tu izlozēji savu 4, savus burkāniņus. Bet atgriežoties pie motivācijas, labi, mēs runājām par tādu ikdienas motivācijas devu, bet kā jūs atradāt motivāciju pieteikties brīvprātīgi vispār valsts aizsardzības dienestam? Mana motivācija pieteikties valsts aizsardzības dienestā radās jau no pamatskolas laikiem, kad es sāku šo jomu, sāku ieinteresēties šajās jomā caur Jaunsarci. Bet, respektīvi, tālāk varbūt es nebiju iepazinies un nebiju tik ļoti informēts par to visu norisi, kāda ir tā militārā dzīve. Tādēļ ar to motivāciju un bailēm pieteikties uz profesionālo dienestu, uzreiz nolēmu pieteikties valsts aizsardzības dienestā. Un tad sanāk tāds labs vidusceļš, ja tu nevēlies uzreiz uz profesionālo dienestu, tos 11 mēnešus varētu teikt tāds izmēģinājums. Un vēl palasot to līgumu bija tāds... respektīvi, iestājoties valsts aizsardzības dienestā uz 11 mēnešiem, pēc 6. nodienātā mēneša, tu arī tik un tā parakstīt to līgumu un pāriet uz profesionālo dienestu. Tādēļ visiem, kas nevar izlemt vai tāpat kā es pirms tam baidās par savu izvēli, valsts aizsardzības dienestā būs īstā vieta, kur pārbaudīt, jo tiešām šī lieta ir tas, kas tev patīk, un es domāju, ka visi, kas to kādreiz ir apsvēruši, iestāties, visiem šeit noteikti patiks. Liela daļa no pirmā iesaukuma valsts aizsardzības dienesta karavīriem tagad ādažos ir parakstījuši profesionālā dienesta līgumu, tā kā visas iespējas. Respektīvi, es jau arī tā kā zinu, kad es iešu uz profesionālo dienestu un arī cenšos savus kolēģus līdzi vilkti pie sevis, jo ziniet, kā jau tā saikne ir nodibināta, kontakti nodibināti un gribās pēc iespējas vairāk savājos sev līdzi pavilkt. Runājot par to motivāciju, kāpēc es iestājos un ādažiem. Pirmais iesaukums man tur pašam ir draugi, un caur viņiem runājot, kā tur iet, kā tur neiet. Tas arī uzreiz atvieglināja to visu lēmumu pieteikties, un arī es biju, piemēram, tas pats cilvēks, kurš skatījās, piemēram, kā viņam tur gāja TikTokā, un redzot arī īsti dzīvē, kā tur iet, nav tik traki. Es biju tas pats cilvēks, kurš skatījās TikTok un izdomāju, davai, es arī tāpat gribu. Tā tad ir jēga tomēr no mūsu filmētajiem TikTokiem un visu, ko vienības liek iekšā savos sociālos mēdījos. Super. Man bija tā, kad
pazīstu cilvēks, kas arī aizgāja pirmajā iesākumā, bet mēs ar draugu kopā pieteicāmies uz gaisa spēkiem Lielvārdā. Viņam Opis, Rihardam Opis piedāvāja jau iepriekš diezgan interesantu lietu. Sēdējām vasarā pie Daugavas, silts laiks, tieši, man liekas, arī tagad tas laiks, kā tagad, kad līdz vasaras vidum vai ātrāk jāpieskās. Bija silts laiks, domājām, baigā rutīna sākusies, visu laiku darbs, nekas dzīvē nemainas. Ļoti liela rutīna, baigi neforši. Sēdējām vasarā un izdomājām pieteikties Lielvārdē, tieši Lielvārdē gaisa spēki izklausījās interesanti. Visas lidmašīnas, helikopteri, protams, mēs viņiem nelidosim, bet varbūt kādu dienu, bet izklausījās interesanti. Un vasarā pieteicāmies. Arī bija no pirmā iesaukuma stāstījuši, ka ir diezgan interesanti. Bet interesanti, ka piesakoties vasaras vidū, kad ārā ir saule, silts laiks, nāca tuvāk tas pusgads, kad janvārs sāksies, līdz jāierodas Lielvārdē šeit. Un sāk pamazām novembris nāk, decembris nāk, un tu saproti, ka tie laikapstākļi galīgi nav tik feini kā vasarā. Bet nebija tik traki. Es domāju, vairāk tas, kad kopā draugi pieteicāmies, un nekā slikta tur arī nav. Man vecāki arī neko sliktu neteica, kāpēc nē. Un iegūst daudz jaunas draugus, protams. Nevar nebūt draugu dienas, kam jūs iziet cauri kopā. Arī, ja nepaliek profesionālajā dienestā, ir iespēja pēc tam iet mācīties augstskolā, kas ir ļoti labi. Un kopumā tu izmaini to rutīnu. Es vairāk domāju, ka es būtu daudz priecīgāks, ja šīs pasākums, kā obligātais dienas, būtu sācies bišķi cita ātrāk. Tāpēc, ka es domāju, ka viņš ir ļoti labs, ja pēc 12. klases tu tiešām nezini, ko tu vēlies darīt. Un 12. klasi, tu esi tikko pabeidzis mācīties, 11 mēneši iziet, kāpēc nē. Ja vēl brīvprātīgi var pieteikties, ļoti laba lieta. Kā jau arī, ja jūs teicāt, no pirmā iesaukuma saka, kad vīrišķīgāk jūtas, tad mēs sakam arī, piemēram, disciplīna, kam tu iziet cauri, un tu jūties, izejot arī civilajā dzīvē, tu jūties staltāks, tu esi kaut ko izdarījis, Un, kad palasi internetā tur komentārus, ko, protams, nevajag darīt, jo troļļi un viss kaut kas tāds, cilvēki dažādi, protams, no mūsu kaimiņu valsts arī lielās. Ir tādi komentāri, ka cilvēki saka, ka šis dienests, kas ir bijis iepriekš, ka tas ir tā kā, vajag gaļu vai kaut ko tādu. Tā slikti runājot. Bet es aizdomājos un arī esmu runājis ar citiem cilvēkiem, kad šie 11 mēneši, izejot šos 11 mēnešus, pat nepaliekot profesionālajā dienestā, manuprāt, tu esi pa 150% labāks. Tu zini, kā rīkoties. Tu vari sev radiniekiem, tuviniekiem stāstīt, kā rīkoties šādās situācijās. Tev ir iemaņas. Un, manuprāt, tu tieši nevis tu esi, kā es minēju, slikti minēt tā gaļa, bet tu tieši esi karavīrs. Tu vari pastāvēt par šo valsts. Un mēs bijām ekskursijā Kara muzejā. Un tur vismotivējošākā tāda lieta, ko es izlasīju, bija, kad brīva valsts un droša brīva valsts var būt tikai tautai, kuri ir gatavi viņu aizstāvēt. Un tajā brīdī es vēl vairāk sapratu to, ka šis dienas ir labs un tiešām žēl, ka viņš nesākās ātrāk, ka tīri var brīvprātīgi pieteikties un iziet, jo pēc 12. klases tas tiešām ir laba lieta, ko izdarīt. Protams, tas ir atkarīgs arī no cilvēkiem. Ir cilvēki, kas jau vidusskolas laikā, kad tiešām tur ir sākuši darīt savas lietas, tur ir piemēram, savs uzņēmums, teiksim tā, tur sportisti, karjera, mūziķis, jebkādu hobiju. Bet ir ļoti daudz jauniešu. Arī es biju tāds, kas domāja, ko mācīties, nevarēja izdomāt, ko mācīties. 1 gads brīvs aizgāja, nākamais gads brīvs aizgāja. Un dienas beigās tu atskaties šiem gadiem, un tu neesi tādu neko liederīgu un labu izdarījis. Priekš sevis un šajā gadījumā arī, protams, armija un priekš valsts. Kaut kā šādi. Un, protams, arī visi radinieki priecīgi. Jā, ka brīvprātīgi pieteicos.
Nu jā, šeit ir tas, ka ir daļa, ko es arī zinu, ka ir tieši izdomājuši aiziet tagad dienestā tos 11 mēnešus nodienē, lai tas nekā neietekmē tev tālāko, ja tu uzsāc studijas vai, pēkšņi, teiksim, tā neuzliek uz pauzes kaut kādas tādas iesāktas lietas. Tā kā tas ir labs variants, jā. Un tu jau ar Juvi pieskāries tādai lielākai, teiksim, tā tēmai par šo vispār par valsts aizsardzību, par to, ka cilvēks iedzīvotājs tad zina, ko darīt šādās situācijās, kas ir tiešām noderīgi. Varbūt kā vēl jūsuprāt valsts aizsardzības dienests ietekmē jauniešu un vispār valsts aizsardzību kopumā? Varbūt vēl kaut kādā aspektā bez šī te, ka cilvēki zina, ko darīt. Valsts aizsardzība tas noteikti ietekmē tikai uz labāko pusi, jo respektīvi kas ir svarīgākais spēks valsts aizsardzībai, tas ir, protams, cilvēks pats. Bez cilvēka tā aizsardzība neizveidosi. Un respektīvi par valsts aizsardzības dienestu es aizmirsu jautājumu, runājoties par pirmo. Nē, vispār kā valsts aizsardzības dienests ietekmē jauniešu valsts aizsardzību kopumā. Valsts aizsardzības dienests, es domāju, ietekmē tikai uz labo pusi, jo respektīvi, ja tu atnāksi, kā kolēģis teica, pēc 12. klases uz valsts aizsardzības dienestu, tas noteikti padarīs nopietnāk, un tu pēc tiem 11 mēnešiem daudz nopietnāk izvērtēsi lietas, to būs daudz nopietnākas, jēgpilnākas darbības, vispārējais. Tu, kā saka, nelidināsies pa gaisu, mēģinot atrast kaut ko un neatrodot. Respektīvi, nopietnas skats uz dzīvi, nopietna atbildība pret lietām, tas ir arī svarīgākais, ko tu iegūsi. Vēl lielam viņš visu pateica. Tur es nevaru nepiekrist vēl vairāk. Katrs karavīrs plusiņā valsts aizsardzībā, tas ir ļoti liela lieta. Tā ir ļoti vajadzīga lieta. Tā kā, jā. Man arī patika, ka mūsu podkāstu pirmajā epizodē NBS virsseržants Edgars Jogs Bogdanovs teica, kamēr tu dzirdi karavīrus poligonā, kamēr tu dzirdi iznīcinātājus lidojumu, tā ir tās brīvības skaņa, tikmēr viss ir kārtībā, kamēr mūsu karavīri trenēs. Tā skaitā arī tagad jūs. Tieši tā. Bet Uvis arī pieskārās jau tādam, varētu teikt, mītam, arī sliktajiem komentāriem internetā par šo, ka valsts aizsardzības dienesta karavīri ir kā lielgabaliem ložmetējiem gaļa, un ka tas vispār nav vajadzīgs. Ap šo tēmu vispār virmo ļoti daudz dažādi mīti, stereotipi, kas arī no padomu laikiem velkas līdz par obligāto dienestu un tam līdzīgi. Tā skaitā arī par matu griešanu. Uvis jau pieskārās, ka viņam bija gari mati, varbūt var pastāstīt. Tas tomēr pēc reglamenta tev nav jāgriež nost mati, bet tev ir jābūt, karavīram ir jābūt koptam un jāuztur savu formā. Šodien, jā, ļoti agri ierakstam. Man tieši pieteicos pie friziera, vajadzēja pirms nesanāca. Saka jau, ka vajag sakopt vēl vairāk, bet tagad es jūtu tādu nedaudz brīvību, ka var nedaudz ataudzēt matus. Bet pēc reglamenta jābūt frizūrai, tas ir tā interesanti. Un vēl, ko es vēlējos teikt, ka es domāju, šobrīd grūtākais būs šo visu dienestu komentāru un viss, ka viņš tikko sācies, kā arī teica MBS virsseržants, augstākais virsseržants, kad situācija, kas notiek pasaulē šobrīd, šis ir pēdējais brīdis, ka mēs varam audzēt muskuļus. Tas, kas mums ir, mēs varam izmantot, un lielākā problēma vai lieta, kas, manuprāt, šobrīd ir jāmotivē un jāapgāž, ir tas, ka šis dienests nav bijis 20 gadus plus mīnus, varbūt mazāk. Es negribu samelot. Ir bijis, ir liela pauze bijusi. Jā. Un es domāju, ka šobrīd tā lielākā problēma ir tāda, kad būs jāgāž tas akmens no kalna lejā, kad cilvēki domā nav bijis. Un tagad arī, kas negrib nākt uz dienestu, ir tas, ka tie kas lauž visu ceļu, kad kam to vajag, priekš kam tas ir vajadzīgs. Un es domāju, ka kā ir visiem jāsaliedējas. Tas ja nāk uz dienestu, tad jāsaprot, ka matu griezums labāk mājās jau nogriezt uzreiz matus. Tāpēc, kad ar vienu mašīnīti mēs 4 bijām istabiņā, bija ļoti smieklīgi. Tas varētu būt viens no smieklīgākajiem momentiem notika, kad redzi paskaties spogulī, tev nav matu. Bet pašam arī nogriezt. Ļoti žēl bija.
Es varētu parādīt bildes, kā es izskatījos pirms un pēc. Man ir tieši tā kā 20 minūšu intervāls. Māma Pēc tam montāžā ielikt iekšā bildes. Jā, tā varētu. Bet mamma pirmais, kad es aizsūtīju ar jauno matu griezumu bildi mammai, viņa jautāja, kāpēc es tik bēdīgs. Es nezināju, ko atbildēt. Bet, vīrišķīgāk frizūra. Tas liekas. Un arī daudz vieglāk arī rītros, kad bija rūdīšanās vai kas, kad noskalo galvu, norūdies, tev viņa ir savs, ka tu esi iekšā iegājis. Tas tāds plusiņš, tā vieglāk, viss daudz ātrāk iet. Jā, atvadīties no maniem matiem arī bija bēdīgi. Mazliet, jo ne tikai man, bet arī manai Līgavai patika. Un bija mazliet, jo viņi tiešām bija kupli, tiešām bija skaisti, bet neko darīt. Kā tā ir. Bet runājot par to gaļu, tiešām es nezinātu nevienu cilvēku, kas ir aizsardzības dienestā vai NPS-ā, kurš pateiktu tādus vārdus, ka mēs varētu būt gaļi. Neviens, jo viņi visi ir izgājuši tam cauri, viņi zina, kā tas ir. Un tie visi cilvēki, kur nav, viņi nezina vienkārši. Jā, tā ir tā atšķirība. Kā var būt it kā lielgabala ložmetē gaļa, ja tu zini, ko darīt tajā brīdī. Tieši cilvēki, kas nezina, tie jau varētu tapt par tādu. Bet par ko jūs paši visvairāk satraucāties? Vai, varētu teikt, kas vairāk interesēja, piesakoties dienestam un ierodoties vienībā? Drīzāk, kādi bija jūs varbūt pieņēmumi par dienestu? Pirms jūs paši sākāt dienēt, un ko jūs tagad varētu teikt, jā, tā bija patiesība vai nē, tie bija aplamības? Tā, mazliet nenopietni runājot. Likās, kad ieies armijā, viss tā kā tev būs tā sistēma tāda, ka tu vari nopietnu seju tikai steigās. Bet tas, cik ļoti tu īstenībā spēj savienot nopietnās lietas ar visu to humoru, tas tāds interesanti diezgan. Tā vajag tieši nopietnais kopā ar jautru. Bet man arī bija tāds sākumā pieņēmums, ka karavīri ir nopietnāk, bet zinot tagad un šeit strādājot, pavisam karavīri ir ļoti arī jautri, forši cilvēki ar humoru reāli. Jo mēs esam cilvēki. At the end of the day, kā saka, mēs visi esam cilvēki, kura gadījumā. Kādas ir trakākās lietas, ko jums nācies dzirdēt par valsts aizsardzības dienestu un ko jūs, piemēram, tagad varat ar drošu sirdi, drošu vārdu teikt, ka nē, tā nav vai citādi? Es nevarētu teikt, ka es esmu dzirdējis tādus trakus mītus vai ko tādu, bet tas, ko es esmu tieši dzirdējis no savas pieredzes, ir tieši tās bailes un uztraukums par pašu dienestu, bailes pieteikties, tās bailes, kad tu nezini, ko sagaidīt, tu neesi pārliecināts, vai tas tev patiks. Tieši ar šādām pašām bailēm es arī pats personīgi saskāros, bet tiešām tas, ko es varu pateikt tik vienam, ja kāds jūt, kad tevī sirdī kaut kur ir tas militārais gars, tas azarts uz šo visu, noteikti nebeidieties, nedomājiet par to, piesakieties un redzēsiet, cik tas patiesībā ir kolosāli, lieliski un aizraujoši. Tas ir kaut kas tāds, ko jūs traku dzirdējuši? Nevarētu teikt īsti, ka neko tādu traku. Man personīgi arī nav tik daudz laiks ārpus militārās. Pamatamācībā noteikti nē. Un man pašam sava dzīve ir tāda, kad es varbūt savus draugus vai arī tuvākos netik daudz saskatu. Apciemoju drīzāk pateikt. Bet tas tikai tāpēc, ka man tā vienkārši ir prioritātes, kā teikt. Grūti teikt. Vienīgais varbūt, kad ir kaut kāds, nezinu, kāds pa veco laiku dienas sastāstīs kaut ko, bet tagad jau arī tikai otrais iesākums grūti, jau no pirmā iesākuma baigas saķert kaut kādu informāciju un cik ir runāts tikai viss labais. Protams, vislabākais jau ir ēdnīca visur. Es nekad neesmu dzirdējis neko sliktu, ka kāds nav paēdis. Tiešām nebūs nekas tāds. Paēdis cilvēks laimīgs Varbūt, cilvēks, kā saka. Tieši tā, un varbūt vienīgais, kas būtu tāds pirms pieteikties, varbūt mežs izklausās, kā viņš izklausās, kad dzīvot mežā. Bet nav tik traki. Brīžiem mežā es jūtos tā, ka ir
telti vai pončo, kad kā festivālā brīžiem, kad vakarā bija tāds, ka visi miega beidzot sācies brīvais laiks un pilguns, kur stāvēt, bet tā jautri. Un tomēr, tu tajā mežā neesi viens. Tev apkārt ir tavi dienesta biedri un tomēr arī instruktori. Un bruņotajos spēkos tā ir svarīga lieta sadarbība. Uz to viss balstās komandas gars gan starp vienības ietvaros karavīriem, gan arī starp dažādām vienībām, gan mācībās un tam līdzīgi. Vai jums jau ir bijusi iespēja sadarboties ar citu NBS vienību karavīriem? Sadarbība ar citu NBS vienību karavīriem nav bijusi, bet es noteikti neredzētu, kāpēc gan ne. Pagaidām vēl nav bijusi tāda veida sadarbība. Man liekas, varbūt maniem citiem kolēģiem no štāba bataljoniem varbūt ir, bet es nepateikšu. Bet es noteikti skatos uz priekšu, ka tā noteikti varētu būt. Kāpēc gan ne, jo vajadzētu mums visiem arī no citām vienībām saliedēties un zināt, kā varbūt viņiem notiekās dažas lietas. Un, ne tikai karavīriem, lielākoties karavīriem. Tā kā, jā. Man ir bijusi varbūt tāda neliela pieredze tikai ar citu vienību karavīriem. Tie ir tad, kad mums nesen pagājušo vai aizpagājušo nedēļu Siksvīla ar kursus gājām, respektīvi kvadriciklā. Tur bija piesaistīti atkal citu vienību karavīru, un ar viņiem arī bija tā kā jāprot sadarboties, vinčoties vispārējais. Tāds mazs ieskatiņš, kā tas ir sadarboties ar kādu citu vienību karavīriem, ir jau izveidojies. Bet tā nopietni vēl nav sanākusi iespēja. Bet noteikti, ka viss vēl tikai priekšā. Noteikti. Tā. Es domāju, un es laikam, ja to var skaitīt, mums bija inženieru apmācība, kur mēs mācāmies, kā uzstādīt sprīdzekļus mīnas. Es domāju, tā varētu būt sadarbība. Es neatceros precīzi, no kurienes bija šie instruktori, bet jā, viņi mūs apmācīja, kā pareizi uzlikt šķēršļus, kā kas strādā. Tā varētu būt sadarbība, bet tā nekas vairāk nav bijis. Nē, tas jau tāpatās mācīties vienam no otra, tas jau arī piederās. Bija interesanti redzēt, kad ir arī no citām vietām atnāk cilvēki. Piemēram, mums ir tas, ko mēs darām pretgaisa aizsardzībā, ka mums ir viens, atbrauc pilnīgi no citurienes citi cilvēki, citām zināšanām. Un jā, tas varētu būt vienīgais. Vairāk valsts aizsardzības dienesta karavīri ir teikuši, ka šeit viņi ne tikai tādus dienesta biedrus labus ir ieguvuši, bet tiešām, varētu teikt, draugus uz visu atlikušo dzīvi. Vai jūs savās vienībās esat jau iejutušies un visi tā kopīgi kaut ko jau jūtat viens otru, kā tādu tiešām lielu atbalsta plācu? Es teiktu, ka pilnīgi noteikti tas tā tiešām arī ir, jo respektīvi vienības biedri, kuriem tu kopā dienā, tie ir arī tie cilvēki, kuriem tu ikdienā uzturies, ikdienā dari lietas, ikdienā trenējies, un respektīvi viņi tiešām jau ir izveidojusies kā ģimene tev. Tu ar viņiem pilnīgi visu kopā dari, un tā kā jau pilnīgi jūti viņus sevī. Es domāju, noteikti ierodoties valsts aizsardzības dienestā, nodienājot šeit tiešām jūs atradīsiet draugus, kurus atcerēsieties visu atlikušo dzīvi. Vēl ieminēšos, ka tieši priekšnieki mums teica, mēs visi esam kā viens. Ja vienam ir slikti, tad visiem ir slikti. Vai arī, ja vienam kaut kas nav, tad mums visiem, piemēram, nav. Tas pats ir arī, piemēram, uz izvadi. Mums vienam cilvēkam nebija flīšu cimdi, ja nemaldos tā viņu sauc, un mums visiem tika jānovalk tie cimdi nost, jo mēs visi esam kā viens. Tā saliedētība, tā izejot visām grūtībām cauri, palīdzot pārējiem mūsu kolēģiem, draugiem, tas nav citu variantu, kā nesaliedēties. Tā kā, jā. Es domāju, ka arī noteikti, un visinteresantākais tas, kad iesaukumā dienestā ir pieteikušies cilvēki no visas Latvijas. Ir cilvēki no Liepājas, no katra novada ir kādi vairāk cilvēki, un kas ir interesanti, ka no Rīgas ir diezgan likās, no Rīgas būs vairāk cilvēki, bet arī viss ir ļoti sabalansēts, tā kā no katra Latvijas reģiona, un man liekas interesanti tas, kad tu satiec savu vecumu vienaudžus un tie izteicieni, kas ir katrā, kad tas runas veids arī tie joki, viss
ļoti tādi interesanti liekas un forši. Un pat ja pēc dienas es domāju, ka forši būtu, ka varbūt mēs nebūtu labākie draugi vai draugi mēs noteikti būtu, bet kad satiktos, piemēram, kā skolas salidojumā pēc 5-10 gadiem, kad runājot pie viena galda par lietām, kas ir noticis, ir ļoti daudz, kas noticis. Tā, ka uz sitienu neatcerēsies, bet gandrīz katru dienu bijis kaut kas jautrs un interesants. Tāpēc, jā, tāds paliekošs atmiņas. Un, protams, ko jau iepriekš minēju, tas kā komandē mums ir arī komanda tik stipra, cik vājākais posms. Tas nozīmē, ka, kā jau minēju, pa cimdiem, ja vienam nav, tad visiem nav. Un tad visiem jābūt vienādiem, nekāda izlikšana. Mēs jau runājām, ka šobrīd daļa no valsts aizsardzības dienas pirmā iesaukuma karavīriem, kas atrodas Ādažu militārajā bāzē, arī jau pieņēmuši lēmumu un turpinās profesionālajā dienestā jau savas dienesta gaitas. Šeit arī jau izskanēja tādas nākotnes vīzija, ka varētu turpināt. Kādu jūs saskatāt savu nākotni? Ir tas āķis lūpā vai tomēr ir sapņi, idejas, ko vēlties īstenot un realizēt civilajā dzīvē? Noteikti ir tas āķis lūpā, kā teikt, jo ir interesanti. Un, ja, piemēram, es pēc tiem 11 mēnešiem izdomāju, ka es nevēlētos pagaidām to saistīt ar manu dzīvi un darbu, tas noteikti ir man kā iespēja. Un es zināšu ar ļoti lielu, kā saka, ar ļoti lielu, tā teikt, vieglumu sirdī, kad nav tik traki. Ir tiešām interesanti un man arī tas padotas. Un arī vēlētos to turpmāk, varētu pat īstenot to visu. Bet vai es profesionālo dienestu līgumu parakstītu pats personīgi, es domāju, ka nē. Es vairāk tiektos uz akadēmisko, uz akadēmiju. Iet uz turieni, man tas vairāk varētu patikt. Un, tās grūtības varētu būt lielākas. Es nezinu, vai tā ir, bet manā uzskatā tās grūtības varētu būt lielākas par tik, cik man patīk tā teikt, sevi iztestēt līdz pašam maksimumam un tiek griezt. Es domāju, ka vēl varētu pacelt priekš sevis man. Aizsardzības akadēmija arī tāpat tās netālu atrodas. Tieši tā ir, es pats tur esmu vēl bijis, jā, man tur pat sakari ir bijuši, tur mācījos. Lūk, tur var arī turpināt. Tieši tā. Teiksim tā, man personīgi jau visas tās bailes un uztraukums par militāro dzīvi ir pazudušas, tāpēc vairs vienīgais, kas ir palicis, azars un motivācija doties uz priekšu. Tādēļ es būšu noteikti tas, kurš paliks militārajā dzīvē, jo es vienkārši jūtu sevi šeit iekšā un respektīvi pieķeroties atpakaļ pie sarunas par motivāciju. Ja tu personīgi ar azartu un visu pārējo ieeji šajā visā jomā iekšā, no rīta, pieņemsim ceļoties, no rīta vairs nav tik grūti arī motivāciju atrast, jo tu tikai vienkārši zini, ka tu celies augšā, dosies darīt lietas un vēl vienas atriecoša diena ir priekšā. Ar šādu pašu domu arī dosimies. Tad tas arī, tad tu vairs nevienu dienu nestrādās, ja tu dari to, kas tev patīk. Kā tur bija tas teiciens? Pamosties no rīta vienkārši ar to prieku un smaidu sejā celties, kad aiziet vēl viena aizraujoša diena tev ir priekšā. Super. Man šobrīd es esmu domājis par to. Grūti teikt, vēl ir jāgaida pēc pusgada piedāvāto līgumu. Un šobrīd es domāju, man ir tā, katru dienu mainas domas. Ir diena, kad jā, aiziet, ir diena, kad varbūt kaut ko nē, varbūt citi mācīties. Bet to redzēs. Tā, kad, ja man noliks papīru priekšā, tad es arī izdomāšu, tad es pieņemšu lēmumu, parakstīt līgumu vai nē. Bet es esmu arī dzirdējis, ka ir iespējams, atrodoties profesionālajā dienestā, mācīties augstskolā, ka to var viegli apvienot. Un galvenais jau turpināt mācīties. Un vēl kā motivācija, es skatījos gaisa spēkiem, nacionālais bruņotajos spēkos. Es zinu, ka ir ļoti daudz sporta veidu. Jā. Un viena no motivācijām, ja es arī parakstītu profesionāla dienas līgumu, tāda, kad gaisa spēkos hokeja komanda. Tad tas būtu tāda motivācija, kas man dod, kad izcīnīt kādu vāzi, lai noliktu trofeju plauktiņā. Tas būtu tāds dzinulis, ka tiešām jā, šeit tagad es esmu gatavs palikt un vēl komandu pārstāvēt. Tas būtu forši, bet tiešām par to līgumu profesionālu dienas katru dienu savādāks domās. Tas ir
nu jā, tad būs tā, ka gan jau ja papīrs būs priekšā, tad es arī pieņemšu lēmumu. Nu, nesenākais sporta panākums, laikam, Nacionālo bruņoto spēku boksa komandai bija nesen, ka viņi aizbrauca uz Vāciju un izcīnīja arī trofejas. Varbūt ir kādi padomi, ko jūs jau valsts aizsardzības dienesta karavīri ar pieredzi, varētu tā teikt, varētu sniegt tiem, kas šaubās pieteikties brīvprātīgi vai baidās, tieši uz to brīvprātības principu. Jo, ja pēc nejaušības atlases principiem iesauks, tad iesauks, bet šo te brīvprātības lēmumu kā... Viss, ko varu ieteikt, ir nebeidīties ne brīdi, neuztraukties par to visu, jo, respektīvi, atkal es atgādinu to, ka es tieši ar šādām pašām bailēm pirms tam saskāros, un tas viss, ko es šeit piedzīvoju, tā kā visas tās bailes un uztraukumi ir noramdējušies tik dziļi, ka es pat par to vairs reizi neiedomājos. Tā dzīve, ikdiena lietas, ko tu iemācies, ir vienkārši tik aizraujošas, kad, ja tev šķiet, ka tu varētu to pamēģināt, aiziet, nāc, mēģini, dari lietas, un es noteikti dodu garantiju, ka tev šeit patiks. Es domāju, ja, piemēram, tu šobrīd esi 12. klasē un tu tiešām nezini, ko darīt pēc skolas. Varbūt tu baidies viens pieteikties. Es domāju, ka tu diezgan mierīgi var atrast kādu draugu, kurš ir tieši tāpat kā tu domājoši, un jūs varat reizē pieteikties uz dienestu, jo tiešām nekā slikta tur nav. 3 reizes dienā barojas. Tagad man vismaz arī pēc pamata apmācības vairs nav kauns skatīties spogulī. Arī masa ir dabūt virsū. Ļoti kārtīgi barot un ir jautri tiešām. Un arī būs atcerēties, ko pabeidzot. Nav pat jāpaliek profesionālajā dienestā, pat izejot 11 mēnešus, tu tiešām iegūsi jaunas draugus, kas ir ļoti feini un būs par ko parunāt pēc tam, pasmieties, piedzīvojumi ļoti daudz būs. Super. Es varbūt varētu kaut kādus ieteikumus nepateikt, bet es varētu pateikt no savas pieredzes, kad ir tiešām vērtīgi tas viss. Un aizsargāt savējos mīļākos, aizsargāt, zināt to sirdsapziņā, ka tu to vari. Tas ir noteikti ļoti, ļoti vērtīgi, tīpaši šajā laikā, kurā mēs tagad esam. Un vēl ieteikums, ja tu jau esi pieteicies, tad manā situācija bija tā, ka es pilnīgi neinteresējos, kas kā viss strādā šeit, varbūt kādu video YouTube apskatījos. Es gāju, kā būs, tā būs, bet tāds labs ieteikums visiem būtu fizisko sagatavotību. Vismaz varbūt mēnesi pirms tur mājās taisa atspiediens presītes un ej ārā paskriet. 3 kilometru pietiks, 5 būtu superīgi. Tas būtu fiziski, būtu sagatavojies, nebūtu sāpoši muskuļi jau pirmajās dienās un varētu tikt līdzi un fiziskos testus nolikt. Un, ja ir laiks, palasīt kaut ko vairāk par militāro vidi, paskatīties pakāpes, piemēram, kas man bija lielas problēmas, apskatīties kāda cilvēka komandieri vārds, uzvārds, pēc, kad man kā cilvēkam, kurš vispār nebija interesējies, nevis vispār, bet nebija tik ļoti iedziļinājies armijas vidē, militārajā vidē, bija sākumā tieši ar to, kad pakāpes iemācīties, viss tas, kas tev atkal jāsāk mācīties, kaut kas jauns. No ikdienas dzīves vienīgais, varbūt, kas palīdz, varbūt brīžiem matemātika vai loģiskā domāšana, bet pilnīgi viss jauns, ir daudz jaunas zināšanas. Un tas būtu pašam vieglāk sākumā, tāpēc, ka tas pamatā apmācības sākums ir tāds, ka tev ļoti daudz informācija jāiemācās. Un tev pašam būs vieglāk, ja tu būsi jau kaut ko vismaz lasījis, vai tev kāds pastāstīs, būs kaut ko precīzāk, padziļinātāk. Un tas būs ļoti tā kā būstrīts pašam. Es varu papildināt par to sportu. Es pats personīgi neko nedarīju pirms valsts aizsardzības dienesta, kaut kādus pumpīšus, presītus vai kaut kas tamlīdzīgs, bet es noteikti, ja kāds man pateiks, ja to darīt un es to ievērot, noteikti palīdzētu. Bet ir redzams ļoti liels uzlabojums no tad, kad es pirmajā nedēļā izdarīju normatīvus, 3 km skrējiens, presītas pumpīši, noteikti 2. līmeņa sākumā, pamatapmācībā,
ir noteikti redzams uzlabojums visur pilnībā. Man, piemēram, 3 km bija sākotnēji 12 minūtes ar 30 sekundēm plus mīnus. Tagad otrā līmeņa sākumā pamatamācībā, kas jau bija pirms mēnesi vai 2, man bija 3 km pa minūti un 30 ātrāk. Tas ir ļoti ātri, ļoti daudz. Tas nebija nekādi ļoti sarežģīti uzdevumi, vienkārši tas, kad tu to ikdienā visu dari, sākot no rīta sporta, kas bija 6:10, līdz pat arī, kad mums bija ap 5 parasti treniņi, kur mēs skrējām. Un ko es vēl atceros, kad mums viens valsts aizsardzības dienesta štāba bataljonā, ja nemaldos, zaudēja 20 kg pamatapmācības laikā, kas ir ļoti daudz, un viņam arī tās prasības uz sportu uzauga ļoti, ļoti daudz. Sports, disciplīna, vīrišķīgums. Mēs esam pie daudzām tādām atslēgas posmiem, tā skaitā arī piedzīvojumi, kas varētu teikt visu šo te apkopo. Pie tādiem daudziem atslēgas vārdiem esam nonākuši, ko varētu nosaukt par iemesliem pieteikties valsts aizsardzības dienestam. Puiši, es vēlos teikt paldies, ka pirms maija svētkiem, pirms 4. maija svētkiem esat atraduši laiku, ieradāties pie mums šeit. Un es varu tikai novēlēt, jā, lai būtu forši turpmākās dienesta gaitas. Un tad jau tiksimies arī kaut kādos citos. Mēs noteikti neliksim mierā, lai varētu skatītājiem, klausītājiem sociālajos medijos vēl parādīt, ko tad valsts aizsardzības dienesta karavīri dara, ko vispār dara karavīri Nacionālajos bruņotajos spēkos. Tā kā tiekamies un sekojiet, esmu karavīrs sociālo mediju kontiem. Atā! Paldies, ka uzņemat!